esmu Elizabete Kokarēviča un es stājos dejotājos. Kāpēc tev ir problēma iestāties dejotājos? Man ir problēma iestāties dejotājos, jo man ir lausta pēda un drīz tikai varēs ņemt nost. Stils. Nu jā, no vienas puses man liekas tā kā, ko es te vispār daru tagad šobrīd, jo šodien visa kārta ir par tehniku, kurā es nevaru piedalīties. Un man liekas tā kā visi tie cilvēki, viņi tagad 6 stundas dejo non-stop, liek visu savu sirdi ārā un es vienkārši sēžu malā un iespējams es tāpat tikšu uz nākošo kārtu neko nedarot. Un tad man ir tādas iekšējas tādas, negodība par to, kāda tā situācija ir un kā tas ir pret citiem, bet no otras puses tā kā nebūtu arī godīgi, ja mani izslēgt no šīs kārtas, jo šis precedents ir vienkārši random noticis. Un viņi jau man uzticās ar to, ka es protu dejot. Un tādā ziņā nenormāli forši no skolas puses, ka viņi ļauj man piedalīties. Bet jā, redzēs, kā viņi tos punktus skatīs par to, ka es nepiedalos līdz galam. Bet es esmu klātesoši, skatos līdzi ar acīm, domāju un dejoju ar acīm līdzi un prātu. Bet jā, ir diezgan skumīgi. Bet es nezinu, varbūt lietas notiek tā, kā tam jānotiek, un es varēšu pierādīt sevi kompozīcijā. Un izdomāt kaut kādu interesantu konceptu dejai. Nu jā, un pirms tam visu gadu trenējos un mācījos. Un gaidīju šo momentu līdz jūnijam, kad salauzu kāju. Tev neļauj neko darīt, ja? Man neļauj neko darīt. Man ir jāsēž malā, bet tādā ļoti malā, tā kā gan viņš arī aizskrien. Tā ir bēdīgi, jo tā kā es esmu pašā stūrī. Un, acīm redzot, man nav nekas jādara, jo man sākumā teica, ka varbūt man ar rokām būs jādejo, bet man viņas tā kā pat nevar redzēt. Tā kā es neko nedaru, es tā kā līdzi skaitu un kaut ko domāju, bet... Pēc diviem ir hip-hops, kurā es domāju, ka būs tas pats scenārijs, ka es vienkārši sēžu krēslā maliņā un skatos. Un jā, man laikam šodien vispār tā kā nevērtēs. Jo es nezinu, kā viņi var man iedot kaut kādu vērtējumu par to, ka es sēžu. Es nezinu. Interesanti, es esmu satraukta un bēdīga. Nevar redzēt, bet... Tas tev tā kā aizrāva, ja? Tas bija tas pagrieziena punkts. Kas tev tieši viņā aizrāva? Kas bija tas, kas tā kā... Izpēte ķermeņa. Daudzveidīgās funkcijas un iespējas un pašsajūta tajā momentā un tāda atbrīvošanās un esamība laikā, es teiktu. Lausta kāja tev neapturēs? Nē. Cerams. Cerams. Mēs varam jums uzdot dažus jautājumus Latvijas televīzijai? Kur jums uzdod?